Sveiki visiem! Man te atrada 125 aprīli ar jobanību tieviem riteņiem, skaitās gan mocis, kurš saucās, it kā es viņu saucu par skūteri, nevis moci, jo es pirmoreiz redzu kādus tik šauru riteni, tā kā voņāņiem, sūdīgākiem, 4 takts. 125, bet 4 takts. Viņam ir tāda problēma, kad klients uzlika jaunu aķi, viņš nākamā dienā vairs nepiedarbināja viņu. Nu, viņam nav kurbulis. Būtu kurbulis, būtu daudz savādāk. Viņam nav kurbuļu komplekts. Fui, tas pats kurbulis, ko rauj Kickstarter. Ir tā, kad es viņu piedarbināsim, tikai, ja pieliekam klemmes, mēs viņu piedarbinām. Degu visi uguņi. Noņemam klemmi nost, viņš rūc, bet nav ne uguņi, ne pagriezieni. Un es te mēģināju saprast, un tad es viņu tagad ārdīju ārā, šidāds sūdiņš no linolei, nāk uzlikts. Tad es viņu te ārdīju ārā, tā, atslēgu, man vajag ārā, un ārā atslēgu vajaga, izraut ārā atslēdziņu, ko es saucu, šito mēs darbinam ar skrūvgriežņiem, tā mums ir labāka atslēga, atslēgas nav. Tā, šito noņem nost, tas mums nevajag. Un tik tālu es tiku, ka es tiek klāt priekšai. Nu, viņam viss tā skrūvītēm, skrūvītes viņam ir visādas. Tādas, visādas skrūvītes. Širādas, visu saskrūvēts ar aklienna no visām malām. Un tagad mēs tev parādīsim, kā viss uzvedās. Pieliksim klāt klemītes. Pieliksim klāt klemītes un parādīšu, kā viņš uzvedās mums. Tā. Pieliksim klāt. Tā. Ieslēdzam aizdedzi, kuru saucās mums kā parastā skrūvgrieznīt. O, uguņi iedegās. Viss ir kārtībā. Uguns arī ir, pagrieziens arī. Pagrieziens arī. Tagad noņemam klemmi, uguņi nav. Uguņu nav, bet rūs. Visi kāds rūs ļoti labi, kaut kā nav uguņi. Tagad pieliekam klemmi, atkal iet uguņi. Pieliksim klemmīti, atpakaļ. Dēļ, viss uguņi. Lieliekam, tūliekam, tāliekam. Noraujam klemmīti, nekas nenotiek. Nekas viņam nenotiek. Es viņu nopisties gar viņu, godīgi sakot, jo viņš ir pārtaisīts. Visi vadiņi, šitie visi, vienkārši viss kaut kā uztaisīti ar apējošiem sūdiem, jo izslēdzot viņu ārā, viņu vairs nevar piedarbināt. Jo viņam savu relēju uztaisīts tā, ka viņu var piedarbināt. Tikpat labi to relēju nahuj nost un uztais tāpatās cilpu un viņš rūcēs. Izmeklējos vainu, kāpēc viņš šitā dara. Izārdījos ar vadiem visu. Tagad es atrodu, kāpēc te uguņi dega. Izrādās, viens vads pielikts pagriezienu relējam un pielikts pa taisni, vienkārši no aķa. To mēs amputējam. Tālāk darbinam iekšā. Darbinam iekšā tagad, jā?
te varētu kaut kur citur pielikt, lai tu man nav pa kājām. Te varētu pielikt kaut kur citur. Nē, man negribās, ka tu man ej skaidri. Tu varētu te pielikt, vai ne? Te nebūs masa, būs. Tur mums tā jobanī atslēdziņa jaunā. Kur mēs ieslēdzam. Nav uguņa. Nozīmē, ka nav masa. Jā, tagad mums jādara masa, bļeģi. Negribu. Nu, stāvi. Pieliku. Tā. Man jau nav. Nē, viņam. Nu jā, es vādu noņēmu no, tāpēc es domāju, kāpēc nav. Vādas noņēmu. Pareizi. Nu jā, es jau nepieskulēju. Reiku te var redzēt, kā visi samuļļāts kopā, vienkārši pa taisno uzlikts, lai vismaz iedegās caur aķīšiem visi. Jo viņam te slēdz tikai uztaisīt, ka viņam ir tālais tuvojas, tas viss strādā, viss tā ir, bet viņam, lai dabūtu uguņus, viņam reiku viss pa taisno sataisīt. Tagad pārbaudīsim, vai pienāk strāle. Bez aķīšiem. Tagad mēs pārbaudām, vai bez aķīšiem notiek, kad viņam pienāk stroms. Bez aķīšiem. Ņemsim atslēgu. Stroma nav, jā? Bet mums vada stroma arī nav. Nekas nenotiek, jā? Labi, uztaisam tā, uzliksim viņu. Ne? Stroma nav. Uzliekam te. Nav stroma, jā? Ka nekur viņam nav stroma. Arī nogrieztajiem vadiem, te nogriezti vadi. Nav. Tātad. It nekur nav stroma, pat uz atslēgu nepienāk strāli. Tikai var noslāpēt. Tāpēc, ka te ir pirmička, uztaisīt, lai viņi noslāpēt. Ja es noraustu nost vadu, viņš var noslāpt. Drošinātājs. Drošinātājs stroms arī nepienāk. Tātad, te relējam. Tas ir ap mūsu vadi. Arī nepienāk stroms. Arī nepienāk. Tā. Tas nozīmē. Lēd, izslēdzam. Nevajag tevi. Tas nozīmē, ja es šito pirmičku izraušu ārā, viņš nerūcēs vairāk. Bet relejs, viņam nahuj te vajadzīgs, viņam vienkārši uzlies pirmičku, viņš aizies. Izgāja cauri, nevarēja saprast, kāpēc nav. Es domāju, aizdedz varbūt ir beigt. Izgāja cauri, ko es ieraudzīju, aizdedzēju 2 vadi. Tie 2 vadi ir devējam un melnā spola, kas dod dzirksteli. Viņam es uguņus nevaru uztaisīt, tikai tāpēc, ka aizdedzē ir nokniepti vadi. Jo sanāk, viņam gāja uz īso, un tie, kas viņam pārdeva viņu, vai nu viņi vai kas, jo viņš ir ievests no ārzemēm, vai no ārzemēs, viens no 2, es nezinu, kur to darījuši, viņi nokniepa vienkārši vadus. Varētu būt, ka tā aizdedze gāja uz īso. Nokniepa vadus, lai vismaz viņš rūc. Un tāpēc viņam arī nav uguņi un nav 12 volti vispār, nekur nepienāk. Kaut vai es lieku pie relējiem, ko es varu darīt, no aizdedzes nāk 2 vadi. Es jau nevaru dabūt 12 voltus.
Tad es izdomāju tā, klientam zvanīju, jo es viņam pateicu, ko viņš domā darīt. Viņš saka, viņam pie pakaļs, viņam vajag, lai viņš vienkārši rūc un viss kārtībā. Es tagad izdomāju variantu ļoti vienkāršu. Es pielikšu vadu, pielikšu slēdzi, kad viņš izdomā braukt kaut kā, viņš ir pa laukiem, vienkārši brauks. Izslēdz aķi ārā, mazslādi vienkārši uzlikšu. Ka viņš izslēdz uguņus ārā ar masu slēdzi, lai viņš neiztērētu aķi, jo viņš ņem tikai no aķa stromu. Kā deg uguņi, viņš tikai no aķa lādē ārā aķi. Tad ir tā, kad es uzlikšu slēdzi viņam. Brauc pa laukiem, uguņi jau nelāja, protams, izrubi ārā slēdzi, viņš rūc un brauc. Brauc pa pilsētu, kaut kur ierubī slēdzīt, lai deg uguņi un pagriezieni. Nebrauc, izrubi ārā. Tāpat beidz braukt, izslēdz ārā slēdzi. Un viss, un aķīts nebūs tukšs. Tikai, viņam jāskatās, ja viņš baigi bieži brauc ar to uguņiem, tad viņam tik un tā viņš ir jālādē tas aķis. Viņš nevar savādāk, ja viņš neuzlādēs, viņš viņu nepiedarbinās. Ja būtu kurbulis, viņš ar kurbuli viņu piedarbinātu, bez startera. Tad to aķi vajag tikai uguņiem. Tā viņam arī tagad būs, jo aizdedz viņš teica, ka viņš nepirks jau, nemeklēs, jo viņš pat nezinu, es pat īsti nezinu, kas viņš aprīlis kaut kāds, aprīlis viņš ir, kaut kāds, es nezinu, kas tas pa aprīli. Es pirmo reizi pat redzu 4. aprīli, ja godīgi. Un tad tik tālu ir, kad uztaisīsim tā, kad deg uguņi, uz slēdzi, ieslēdzam, izslēdzam, viss. Un es viņam zvanīju un prasīju, vai tā var droši, jo viņš neko nepirks, jo tas jau viņam kā lūznas vienkārši braukšanai. Neies. Viņam tāds tas princips bija. Un tā arī mēs viņu tiksim galā ar viņu. Tad mēs tagad stelēsim visu kopā, saliksim tā, izvilksim cauri vadu, lai mēs varam pielikt kaut kur viņam slēdzi. Ieslēdzam, izslēdzam tikai priekš aķa. Un viņš gribēs, rūcēs, ieslēgs uguņus un darbosies. Jo viņam tik un tā, lai viņš darbinātu starteri, viņam būs jāieslēdz tas slēdzis, lai ar uguņiem, jo viņš nevarēs piestartēt, jo strāvu nepienāk. Un tādā veidā tagad mēs skrūvēsim visas jobanīs skrūvītes, samarezines atpakaļ no visām malām, kur ir šis askrūvēts viss kopā, visur, kur ir samarezines, te bija savilcēji visur. Viņš ir apjāts. Bet, viņš labi iet. Es viņu pamēģināju braukt, viņš labi iet. Bet, jautājums ir tā. Aķim vienmēr jābūt, jo no slāpes nepiedarbinās, ja nav kurbuļi. Bet viņš kurbuli arī netaisās viņam pie pakaļas, jo viņam ir vēl 2 skūteri, ar kuriem viņš brauc, un šito viņš brauc tikai tāpēc, ka viņš labi iet un papļāva visādiem sūdiem. Tāda, bet es neesmu apmierināts ar aprīlis, būtu labs, es neesmu apmierināts ar riteņiem. Kā tie riteņi šauri. Pa grānceļiem es viņam prasīju, tu var valdīt, jo es zinu, pa grānceļiem viņi nevar valdīt, jo viņš ir tāds pats kāds voņjans ar šauriem riteņiem. Viņš saka, jā, viņi brauca, viņš teica, pa 60 vairāk visi sāk mētāt viņu. Es saku, tur neko darīt nevar, tāds viņš arī ir. Pa asfaltu iet ideāli. Tādā veidā, ko riktējam viņu kopā un skatāmies, kas mums īsti sanāks. Jo izārdīs viņš viss ir, visiem sūdu plasmasiem tik jāizdomā, kā sariktēt viņu tagad atpakaļ. Un uz aizdedz, jā, viņam ir tikai 2 vadi. Un es skatos no aizdedz, tieši tas pats ir nāk, tikai 2 vadiņi. Pārējie visi tur aizdedz nokniepti un viņam galvenais, lai rūc. Jo indukcenē arī bija pušu vads, to mēs sariktējām. Tas tagad ir viss kārtībā. Tev ir pliki vadi, tos mēs aptinām. Uz ātru roku aptinām, vienkārši, lai es redzētu, kas notiek, vai man vispār jēgas ir kaut ko citu darīt. Bet, tā kā viņam tikai braukšanai vajag neko citu, skriešanai, tad, neko. Tad stelējam tagad kopā. Neko darīt. Pagaidām nopauzēšu. Salikšu kopā. Tā. Tagad mēs varētu šitos sūdus stelēt atpakaļ, bet pirmais ir tas, ka man jādabū ir atslēga atpakaļ vietā. Ko sauc pa atslēgu. It kā, ko sauc pa atslēgu. Zini, kas vēl bija jāizdara? Jāpina vats. Mēs uzlikām pa taisno. Tad mēs uzliekam vadu, un tur mēs skatīsimies, kur mēs viņam varam uzlikt slēdzīti. Slēdzīti es viņam varētu arī ielikt bagažnieku, bardačokā. It kā. Slēdzīti mēs viņam varētu ielikt bardačokā.
Labi, šitā. Mēs varētu izdomāt arī savādāk visu to problēmu viņam. Ja es to vadu noņemu nost, tad viņam nedegs pagriezieni, vai ne? Ja es tagad iedevu strāvu pa taisnu uz puldzēm. Pagaidi. Es viņu noņemšu nost. Ko tā viņš darīja? Es viņu lieku. Es viņu tūlītās noņemšu pa jaunu nost. Es gribu redzēt, ja, nē, viņš nedegs, bļaļ. Jā, viņš jau nedegs, ja es nebūšu pielicis viņu. Labi, liekam klāt. Tūlīt mēs izdomāsim, kā mēs sataisīsim viņu uz slēdzi, lai viņš pats var ieslēgt, izslēgt. Man kaut kādi slēdzīši mētājās. Tā, labi. To mēs darīsim savādāk tagad visu to padarīšanu. Tā, tagad es šito varētu, ja es lieku, kur es viņam bardačokā varu, tīnies iekšā. Viņam bardačoks ir atverams, viņš atver un ierubīja slēdzi. Jā, jopvaima, tepat ir vieta kabatiņa, kur es varu ielikt viņam slēdzīti. Jo te galā es viņam slēdzi nelikšu baigi, varbūt, nē, es tur nelikšu, es likšu te, lai ūdens, kas nāks, lai viņš krīt uz leju, lai nav te ūdeņi. Netāk tā jau sānā, ja es te ielikšu, var ūdens tecēt iekšā un tas slēdzi sajās, tā nav jēga, jo man vajag tā, lai tas slēdzi ūdens netek. Tad es viņu turpšu te no apakšas, ka visu ūdeņi ies uz leju. Mazums viņš kaut kādiem sūdiem brauks un vai nav ūdeņi. Tā mēs arī izdomāsim, tā mēs tagad taisam slēdzīt iekšā. Uzliksim vadus normālus. Taisies ciet pagaidām, dabujam slēdzīti un neko darīt, taisam. Izraujam lādēšanu ārā, pagaid, man te arī ir vai nav te kāds slēdzītis. Tā, ja es zinu, ka es visu slēdzīšu salicis vienā vietā. Vienīgais, ja man gadienā kāds mētājās te, bet labi, te nav neviens slēdzis. Tā ko, pagaidām nopauzēšu. Tā. Mēs izdomājam reku slēdzi, viņam vajadzēs uguņus, viņš ieslēgs, lai deg uguņi. Lielie, mazie, visi kārtībā, bet visi ies caur aķi. Un šitā viņš izrūp un brauc bez uguņiem, vienalga. Un šitādā veidā mēs uztaisīsim tai kastītē, noslēpsim no ūdens. Vienkārši uztaisīsim uz leju, man tik jāizrūp caurums tur, jāpaskatās, cik ir esams. Un pēc tam tas slēdzīts nāk šitam pieskrūvēts ar skrūvītē. Ar uzgrieznīšanu te. Un šitādā veidā būs nekāda problēma. Vēl mēs, kas sastāvēs, redzēs, kā būs ar visu to slēdzīt. Bet tagad dotā brīdī šitā mums viņš arī paliek. Mēs šitā viņu stelējam kopā visu. Šitā mēs stelēsim kopā. Saliksim tā, kā mums vajag visiem vadiņiem. Tagad mēs lēdam visu ārā. Ņemam visu pagaidām nost un stelēsim kopā. Izrūpsim caurumtiņu. Un tad jau mēs skatīsimies, kas būs tālāk. Pagaidām. Tā. Mēs izrūpsim te caurumtiņu. Tā kā mēs gribējām. Tā. Tad ir uz slēdzīti. Derēsi. Iekšā. Jā, kā es varētu ielikt? Es redzu, deru vai nederu šeit. Super, taisies ciet. Nē, es vajadzīšu tagad vaļā. Kur bija? Darījies iekšā. Ideja, perfekt, precīzi. Labi. Tā, ko skruvējam klāt? Tad. Skruvējam viņu klāt.
skrūvēm. Esam vaļā bardačok. Nu, kārtībā, bļaļ. Kārtībā. Tā, nu ko? Tagad stelējam viņu visu virsū. Visu atpakaļ. Jo ar ugunis var izslēgt slēdzi, ieslēgt. Bet rūcēs. Labi, pagaidām. Tā, skrūvējam tas jobanīs skrūvus iekšā. Te, bļaļ, paņēmi jāgarās, bļaļ. Skrūvis, bļaļ, kurs jāskrūt iekšā. Tā. Tas mums tur traucē. Mums kaut kas. Te trīs piesas dikti. Es varu. Tas mums tur ir iespiests. Tas mums te ir iespiests. Nāc šurpi vienaģi. Sūds tās. Nāc šurpu. Neredz tā. Tevi. Ko es tur rauju vienaģi. Tur jānāk šite. Un tas te. Nu. Šitā. Nāc šurp. Nu, kas mums te ir? Iespēja pagaid. Šitie man arī jānāk te ir. Tā. Tie tur. Tā. Tā. Mums jāpakšā ir iespiests. Rekuģi. Nē, tas jau pat nav iespiests. Ideāli. Tā. Tas mums ir. Atslēga. Jobani arī ir. Un kāpēc tu man neizspiedies ciet? Iespiežas ciet. Bļaļ, nespīdien acīs. Kas tev traucē? Kas te ir un kas te nav? Kas tev neļauj aiztaisīties cieti? Kas tev neļauj aiztaisīties cieti? Kas tev neļauj? Man nesaku, slēdzīts neļauj. Tev taisīties ciet? Bļaļ, točno. Nē. Jā. Ieraudzīju, kas traucē. Suka, bļaļ. Nāc vārā. Tev te jāmūti vādību. Tā, tas ir viens vats. Kur mums vēl kāds traucē? Reku vēl viens suka, bļaļ, ielīdz starpā. No kāra no turienes. Tā, kas mums vēl traucē? Jā, un tagad izslēdzas. Saprotams, tagad slēdzas neļauj viņu aiztaisīties. Jā. Ko mēs tur varam izdomāt? Mēs varam izdomāt. Mēs varam, ko? Paga. Tas ir slēdzis vai? Vēl viens vats turī, bļaļ. Vēl viens vats turī. Jā, labi. Rāda roka. Jā, labi. Nu mēs tulīt dabūs, jādabūs no trosāra. Labi. Viss būs kārtībā. Tur nāks ar jobanis tā. Te bija viens skrūvu. Divs. 1, 2, 3, 4, 5, 2 garās. Labi, atstājam te. Tā. Atstājam tur. Pagaidām. Nopauzēšu. Tā. Vēl skrūvu. Tā. Šitā. Te nāk garā skrūva. Apakšā nāk garā skrūva. Ko jāpiste kopā tagad, leņ. Ej iekšā. Tā. Viņš saskurēs tomēr tā kopā. Labi, tā. Te man vajag.
Garā skrūve, bļaļ. Ahujēl, bļaļ, tam garām skrūve. Tā, un tagad nāk šajādas mazās sūdas skrūvītes. Taisies ciet. Tā, kurā caurumā tu te esi bijis, te ir 2, 3 caurumi, bļaļ. Parādi. Atnāc viņā. Tu tur esi vienkārši prosta, ja? Labi. Labi. Tā mēs arī liksim tev. Tā kā tu te mums esi, tā mums arī tevi jāliek. Atpakaļ. Nu. Šitā nāk. O. Skrūvējam. Tā ir nākamā samarezina. Nākamā samarezina. Tā, un vēl viena bilējā. Un nākamā samarezina. Te bija. Tā, un te bija viena augšā skrūve, bet tā ir no tās pusītes pieskrūveši. Pam, skrūves ir, viss ir. Tagad šitas vēl sūds jāskrūve klāt, bļaļ. Tas tie pa pliķiem arī vēl te mētājās. Tos noliksim te, lai izpūties sadedzina viņus. Tā, labi. Tālāk. Ieliec te. Tā. Pagrūdīsim tevi atpakaļ. Tagad tu mums bija jau. Pagrūdīsim tevi atpakaļ šitā, kā tu biji. Tikai jādomā no vadus. Tā, liekie vadi nost. Nevajag man vairāk. Man 2 vadus tikai vajadzēja. Tā, šitas sūds abus jāliek atpakaļ. Tā, labi. Tā, tālāk. Kur vēl viena tāda suļa skrūve, bļaļ. Rek ir atšurp. Širo. Tur. Tur. Labais. Tā. Priekš te mēs saraksim. Viņam būs priekšāķis, tā kā viņam bija. Tālāk. Džobani lampa. Tur bija savilcēja, bļaļ, jāliek. Pārreiz augšā bija savilcēja, tagad ja izdomājam, kurus savilcējas. Šiti arī maziņie. Tā. Tā. Urbi mums vairs nevajag. To mums vairāk nevajag. Ar to mēs beidzam darboties. Kā tie nāc te. Tā. Tagad skaidrība bijam savilcējiem. Tur tas caurums te ir. Tā vienas caurums ir tur. Kur tas otrs ir, bļaļ. Vai, kur tu tā galā esi. Priekš. Šitā. No iekšā te caurumā. Šitā. Aha, suka, bļaļ. Šitā. Nu nācais, viss te var pielikt. Pēc tam pievilkšu tikai. Tā, ne, bļaļ, suka. Nepieliku tevi. Suka tāds. Nu. Bļaļ, suka, kas te tur ir? Kas tur
kādu, kas to te ir un kas to te, kur tās divas skrūvas salauzt, tās nepīst. Šitā tev jābūt. O, stāvi. O, tagad un nos neizmēks. Un nākamā pieliekam šito savilcēju. Nu, iekš. Šitā. 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 Neizmuks. Nu, labi, un tagad mēs tev varam sastelēt. Tā kā tu mums esi vajadzīgs. Visi vadiņi iet iekšā. Ar to caurumu. Šitā. Tā. Bet. Kas man te nepatīk. Kas man te nepatīk. Tāpēc es viņu nevaru ielikt tā pakatē. Viņš nāk. Tagad suka. Bet ir vadi. Čakarējās tagad. Nē. Bļaļ, suka tev jau vajadzēja aizlikt garām. Man jau tev garām bija jāaizliek. Tas pauks tev uzlikt. Nē, bet tev jāiet garām te. Nu, slēdži, bļaļ, iet atpakaļ. Te, kur jums jābūt iekšā. Tā. Un tagad tev ir jābūt. Jāiet tev garām. Vai garām. Kas tā traucē? Vadiem. Nu, šitā. Nu, bļaļ, kas ir, ka es nevaru slupt? Nu, es pātru, bļaļ, savilcējums pieliku. Suka, bļaļ. Nu, es jau nevaru izstiept viņu vairāk. Nu, labi, neko darīt, es jau nevaru izlikt viņu vairāk. Vai, sev viņu nevaru uzlikt tagad tā. Man jau viņu vajag apakšā dabūt. Viņam jābūt tur apakšā. Suka, man viens savilcējs sevišķi man ir. Nevarēšu to vienu savilcēju tā izdarīt. Vēl, ir, ja? Tikai vienā vietā, šitā. Kas mums te ir? Ar vadiem. Tā. Un vienu otrā pusē iekšā. Te vienu. O. Tā. Un šitam jābūt viszemākam. Tā. Tā. Bet kāpēc tu mums neierīt iekšā? Kas tev traucē? Iekšā jau īsti. Kas tev traucē no vadiem? Kaut kas. Noliekam to tur. Nā. Tā. Bet tas viņš būtu. Suka. Atdo jaktu iemet. Kas tev traucē? Ielikt iekšā. Kas tev traucē? Ielikt iekšā. Kas man traucē? Tev ielikt tagad. Bet tev ir jābūt šitā, ja? Kas te traucē pa vadiem? Tev jābūt šitā. Ko tad tu man traucē? Šitā tu ielikt ir iekšā. Nu, ot šitā. Jā, šlaip. Nu jā, ideāli. Tomēr varēja tev tā iebāzt. Ideāli. Tagad man to savilcēju laimīgi. Nu labi, apskatīsies otru pusi, kas ar vadiem notiek. Aiziesim otrā pusē, tiksim galā otrā pusē, pievilksim un tad pievilksim to galu, bļeļ. Tas teica šaurs skūters, bļeļ. Tā. Labi, reklī. Šitos vadus iekšā. Jo. Tur. Bļeļ, tur arī 100 metrīgi skrūvi, bļeļ. Nu, un šito mēs veicam klāt. Tā. Šitā. Labi. Tā trosīte jābūt ārpusē, to es zinu. Tā. Kas te bija vēl? Kas mums te vēl traucē? Jā, nu, un tur ir 100 metrīgi gara skrūve. Ko es pievilkšu viņu? No. Suka. Kur es noliku? Kur es noliku skrūvgriezni? Reku. Nu, tur. Apsēžamies uz šito pašu skūterīti un skrūvējam iekšā šito skrūvu tagad. 100 metrīgo, bļeļ. Nezinu, kur tā tik gars skrūvs viņam, bļeļ. Ja tas vispār saskrūvēja, vai viņš tikai parokā, nē, kaut ko skrūvēja gan. Skrūvējas gan kopā.
Tev ir klāt jau. Turpat ir klāt viss, jop vai maķi. Tur vēl labāk sirds var vēlēties. Kurā tas vārds? Suka, bļēc, šaurais skūteri, bļēc. Tiem vadiem jābūt ir tur. Tiem vadiem ir tur jābūt. Nu, pāri, bļēc, šitam sūbleķi, bļēc. Šitā, nu, tā, tev ir tur jābūt. Tur jau ir pat pieskavot viņi. Ideāli, bļēt. Pirmreiz redz, labi, būs jau labi pieskavotie vadi, bļēt. Nu, un šito pievelkam. Klāt tagad ir, labi. Un bļēt, tagad izkāp ārā, bļēt, no šitā. Tā. Ideāli, bļēt, perfekti. Tā, netrauc nekur vadi. Ideāli. Perfekti. Tā, šis nāk te iekšā. Tas nāk tur. Nu ko, liekam atpakaļ. Te tagad mums jāliek. Tā, tā bija jobani gara skrūve iekšā. Labi. Tagad mēs uzliekam savilcēju. Suka, bļa, notrūka. Dabūja noklēst. Tā, no čurp. Šitas griezies otrādi. Nu, le, nu, 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 ir, ja. Pieturi. Nu, šitā. Un tagad šitam te visam jāiet kopā. Nu, kidīmaķi. Nu, vēlcies klāt. Yes! Tā, un te nāca arī tad jobani skrūve viena gara. Lalalam, tralalam, lalalam, tralalam. Kā man patīkā nopisties ar šitādiem sūdiem, ja godīgi. Lielāku sūdu nav redzēti, ģimeņi. Pagaid, nepareizi. Skrūvu ārā. Cik bija gara šitā. Kaut ko es izsajaucis ar skrūvītēm, man vajadzēja īsāku. Šitā ir tā. Tā nāc tur. Bet es domāju, kāpēc viņi šmirģelētu. Lai derētu te iekšā, te caurumā. Tad viņš nošmirģelē. Urā! Saskrūvēju, urā! Urā! Tā, un šitā garā nāca te. Garā ar eģipseni. Tā. Tas mums ir, tas mums ir. Tā, ram, taram, taram. Tā. Tas mums ir, tas mums ir. Tagad mums vajag jobani bleķi pieskrūvēt šito te, kas it kā ir domāts pieskrūvēt. Un tad arī atskrūvēsim atpakaļ tos skrūvus, bleķi. Viņas te bija, nu tad pieskrūvēsim sponžu pēc. Ja viņas tur bija, tad viņas tur arī ir, tikai vadus gan nepiespied. Šitā izdariet, tiem vadiem ir caurums speciāls, ko viņiem ir jābūt. Tā ir rairaram, kur tā arī kā laiku jācīt. Tā, šitā vada nepiespiedu vadus tikai, jo te ir.
iekšā. Bļaku, perfekti turās, bļaļ. Tā, tālāk. Nāca širās te linolejs. Tas arī jāskliek klāt manī. Tāds un saucamais, kā mēs viņu varētu nosaukt, dekoratīvais linolejs. Skrūvējam klāt dekoratīvu linoleju. Mums ir jāc aprīlis, Dievs vai pasaulē ir ar tādu dekoratīvu linoleju. Nu, bļakus, perfekti izskatās. Tā, tālāk. Mums ir jāuzliek grīda. Taču tagad ņemam širos vadus nost. Izdaram tā. Lai mums nav problēmas ar šitiem. Tā, paga, kur tā tur ne, tev jābūt ir te, jo tev ir jābūt tur. Labi. Tālāk. Vadiņi šurp. Pirā. Un šito tagad ej apakšā, iekšā. O, vai pātri jau. O, ir. Iekšā. Viss. Tālāk. Viena skrūve, otra skrūve. Kur tu esi man? Es jau tev neaiku visu. Nu, iekšā tev. O, pagrūzi. Viena skrūve. Kur te ir tas caur? Es jau viņu neredzu īsti, bļaļ. Labi, to es redzēšu pēc tam. To es līdz redzēšu, kur viņš šitas otrs caurums. Tā. Šito mums nevajag. Mums vajag, kur ir lielais 10. Līdmieru mums ar vairs nevajag, jo mēs izurbām caurumu. Tas nāk te. Šitā atslēdziņa ar vairs nevajag. Knīpenes mums vairs nevajag. Šito mums arī vairs nevajag. To nevajag to nost. Nav ko te nost. Nost. Pakarinām, tur viņam jābūt karājušam. Tā, te. Tā, nu ko? Paskatāmies tos pēdējos skrūvis stūrāt iekšā. Tā liekam visu viņa aķi. Kur tas caurums te atrodās? Rekurči, ja? Tikai, nu, bļaļ, super. Kur tu esi bija? Un tu neesi. Pretī man nemaz. Man pretī nemaz neesi. Ko man vajag? Tā. Kur tu atslēdziņu paliek?
skrūvēju, bļaļ, es viņu iekšā. Ir. Ja, bet neieskrūvē iekšā, bļaļ. Ir, jopseviņ. Yes. Tagad šito pievelkam. Jābai garās skrūves. Bet neko nedarīt, kāds ir. Tā. Viņam vēl viens plasmas bija, ko viņš te man bija atstājis. Kur viņš ir? Reku tur ir. Reku ir plasmas, ko viņš man bija atstājis, bļeļ. Šurp nāc. Jā, bet kur tad es ņemtu aķi, tad ielikšu starp kājām? Ej, tiešām viņa attaisa caurums, bļaļ. Es viņu savilku starp kājām, ja neuzlikšu. Suka man tiešām jātaisa caurums ir viņam. Lai var ielikt šitos visus. Jo sēdeklī viņš nevar ielikt tādu aķi, nemaz tik to lielo, kas viņam ir. Te vispār pat vieta nav, te vāciņa, plasmas un maza kabatiņa, kur tikai aķītim. Te pat bagažnieks nav. Bagažnieks ir tikai šitas. Skaidrs. Kā tad cilvēki viņam starp kājām viņu uzlikšu, ja viņš jau to vāku vajag, lai tas smukāk izskatās, bļaļ. Bļaļ. Pagaidi, tagad mēs izdomāsim. Man galvenais izdomāt, lai viņi nav ar motoru. Te es varētu viņus pieskavot. Te varu viņu pieskavot, jā? Labi, tur, ja es pieskavo man sanāk vietu, jā. Tur mēs viņus pieskavojam. Vienkārši nav pie motora klāt. Tur mēs paņemam jau citus savilcējus. Bļeļ, mazāk savilcēji nav man. Labi, ņem šidos paši. Ņem šidos. Pieskavos klāt tos vādas. Lai nav pie motora viņa, bļaļ. Neizskūs beigās, bļaļ. Tā. Tā mums savilcies ir pretēji. Mums vajag šitā savilcēja. Jā, atdod. Šitā. Bet es gribu zemāk tev pēc iespējas ielikt. Jā, vai tu mums... Nē, tu, ka... Ai, bļaļ, nu nesaka, ka tu būs pa īsu savilcēji. Nesaka, ka tu būs pa īsu. Jo te ir vienkārši vādi, pilns ar vadiem, bet, nu, ja gribētu, tas vāds vienkārši nogriezt, tie, kas nav vajadzīgi. Nu, bļaļ, es neredzu iekšā ielikt viņu. Tā, labi. Šitā. Labi pieskavot, es jau baidies, ka nedabūšu. Ka pa īsti savilcēju. Vai garāku, bet nē. Tā. Šito. Nu. Nē. Grieb nost. Tā, nu vēl tā. Tagad. Te nāk 1, 2, 3, 4, 5 samarazens. Te nāk. Visur samarazens nāk. Saskrūvēts tas plasmas. Vienkārši jāpaņem savus samarazens, jo viņam jau te nebija, nav vairāk, viņam tik viena arī, kur te ir. Tā, tagad man jautājums ir, kā mēs tevi uztaisam. Mums ir jātaisa šinī vietā tas caurums. Paga. Jā, tas nepareiz liek.
Šitā man jāliek, jā. Tā, man tagad jāredz, kur man taisīt caurumu. Jā, man sanāk, tur arī taisīt, tas sanāk šinī locījumā. Labi, šinī locījumā man jātaisīt caurums, jo viņš savādāk aķi nu nekādīgi nevar ielikt nekur. Var jau arī uztaisīt divus caurumus un pielikt klemmes, bet man bail, ka te kaut kas nesadeg iemet. Es varēju arī varbūt, ka es varu izdarīt. Nē, grīdu arī es nevaru taisīt caurumu, baļēt, tur būs pilns ar ūdeni. Bet relai es gribētu ielikt grīdā. Relais nebūtu slikti ielikt. Pagaidi, es ielieku relēju grīdā. Drošinātais ielieku grīdā. Man iznāk, es uztaisu divus caurumtiņus, tik vienu caurumu, vienkārši abus divus vadus cauri. Nu, perfekt. Nu, jopvaimai, kur es ātrāk biju. Doma urba. Šitā viņš iet virsū. Nē, šitā viņš gāja virsū. Šitā, tā ir šitā puses. Jā, bet mēs viņu urpsim augstāk, lai mēs viņu varam arī pieskrūvēt pie apakšas. Jā, urpsim tā augstāk, lai mēs varam pieskrūvēt pie apakšas. Es abas divas klemmes sev ieliku, klemmes iekšā. Viena klemma. Var, abas divas ielikt. Nu, ko tad tāda viena cauruma, tā būs smukāk uztaisīt, nekā, man tiek griezt ārā šitā, lai es visu relēju dabūju, bet relēju es negribu atrunā. Labi, tas ir tik tālu. Tas mums arī būs. Tālāk es izdarīšu tā, ka es bišķīt attaisīšu grīdu vaļā, jo man ir jādabū relējs tur apakšā. Jo es negribu, ka relējs kustēsies un ies pie izpūtē. Mēs attaisam čut grīdu vaļā, jo es nevaru vairāk ielikt to relēju. Es noliktu atslēgu reku. Attaisīsim čut vaļā grīdu. Ieliksim relēju iekšā. Un drošinātāju ieliekam tur iekšā. Drošinātājs paliek te patās virspusē, ja gadienā viņam vajadzēs, lai viņš var uzlikt. Drošinātāju jau viņš izsit. Jā, nu skruvi vaļā. Pareizi, tā garā skrūbi, vai ne? Jā, tagad garvas skrūvējam. Nu, nepalika apakšā, es tā pats ceļu. Tā es nepalikšu viņa apakšā, ne? Var palikt. Var? Nu, īdiela, nu kur vēl savāda cilvēku? Bļāģi, izrāva ārā. Štepseli, bļāģi, suka. Nu, neko skruvi vaļā, bļāģi, pa īstas vacīt. Tomēr pa īstas vacīt, lai esmu kur ielikt to, ne? Suka, bļāģi. Nu, ceru. Kur tas vacs izrāvas? Nāc šurp. Nu, nesaka, tu baigi īstais vacs, nu. Ja ne, es uzlikšu tev garāku. Bet es gribu dabūt tev nost. Nē, būs labi. Es vienkārši pats ar rokām izrāvu. Ideāli. Nu, bļaļ. Kur vēl sirds labāk ar vēlēties? Es pat negaidīju, ka tik labi būs. Jo, ideāli, nu, perfekti. Ir tomēr tas vārds tā kā vajag mums. Visu pabīdīsim to vadu vēl uz leju, bļaļi. Čau. Un pabīdīsim tagad to vadu lejā. Un viss būs kārtībā. Ko īpašnieks aiklāt savam skūterītim. Tā, nu, vot šitā mēs noslēpjam releju. Vāciņam iekšā tos liekam.
un viss būs kārtībā, un tad tikai jābrauc būs. Un tā viņš mums sanāk šitā, un pieskruvējās, un te nāk virsū aķis. Un vienkārši jādragā. Iekšā izslēdzīts, ieslēdams, izslēdams. Ot tādā veidā. Nu, pagaidām viss. Necet īkšķīšus. Visu labu!